manā saprašanā skolotājs ir radoša profesija, un ir jāuzticās skolotājam, ir jāļauj viņam darīt savu darbu. Ja? Un tas arī ir viens no tiem vides jautājumiem, kurš ir ļoti, ļoti svarīgs. Savukārt, kā sagatavot, tad ir tas jautājums, man īstenībā, es tikai gatavojoties šai sarunai pārlasīju skolu 23, to cepures galu, to stratēģijas galu, un man par lielu pārsteigumu pašam, man tīri labi patika. Tas, ko es biju sev pierakstījis, man tas likās tā kā tuvu tām manām sajūtām, jo patiešām iemācīties domāt, iemācīties mācīties un virkni lietas, kas tur bija, ir tas, kas ir faktiski jaunajam cilvēkam jāiedod, jo mēs jau nezinām pēc 15 gadiem, kāda būs pasaule. Līdz ar to ir jāiemāca cilvēkiem tā kā būt gataviem šai pasaulē, kur mēs vēl nezinām, kāda viņa izskatīsies. Un attiecīgi tā ir jāgatavo skolotāji. Tad tur droši vien ir metodikas un treneri un koči, kam būtu jābūt. Un cauri visam, kā jau Sēles kundze minēja, bez prakses nevar. Es arī no tām aptaujām sapratu, ka tās prakses acīm redzot ir par maz. Un tas vijās cauri visām lietām. Tās ikdienišķās situācijas, kur mēs tam ķirurgam neļaujam pēc grāmatu lasīšanas uzreiz nākt un pacientus graizīt. Ja? Tāpat ir ar vienkāršākām lietām, kā ceļu satiksmē. Pamēģināt kāds braukt ar mašīnu, jūs esat tikai grāmatās lasījis, ja? Ka tur vajag sajūgu izspiest un ka tur tos ātrums pārslēgt. Vajag pietiekamā daudzumā tās praktiskās nodarbības jau droši vien studiju laikā. Tā kā, savēlkot kopā, es teiktu, ka, ja tas mācību process pedagogiem ir ar pietiekam lielu praksi un saprast, kā tikt galā ar tiem bērniem, kas tur tajā brīdī ir, un tad ir visa tā pārējā vide, lai cilvēks būtu motivēts vispār kandidēt, tad jau arī mēs nonāksim pie tā, ka mums ir daudz vairāk ļoti labi skolotāji.